100 gramu kultūras iesaka. Atbalsta Latelekom televīzija. Ciklā filma, ko tu nedrīkst neredzēt, Daira Āboliņa komentēja Latvijā dzimušā režisora Aleksandra Hāna melno komēdiju Jāņu nakts. Latelekom televīzijas videonoma piedāvā filma, ko nedrīkst neredzēt. Latviešiem patriotisma jūtas, arī tādas nacionālās piederības patriotisma jūtas dzimst noteiktos datumos. Nepārmetīsim mums pašiem par to neko, jo labi, ka tas notiek, un tieši šī iemesla dēļ jācer arī, ka viņiem liktenīgajos datumos pietiek humora izjūtas. Un ja tas ir tā, tad es domāju, ka filma, ko jūs nedrīkstat neredzēt, ir Aleksandra Hāna Jāņu nakts. American. Fingerprints. Why? You take our fingerprints, so we take yours. Aleksandrs Hāns, Latvijā dzimis režisors, 77. gadā pārcēlies uz dzīvi Austrijā, tur arī pabeidzis Vīnes kinoakadēmiju. Viņam ir siltas jūtas pret vietu, kurā viņš ir dzimis. Viņš perfekti pārvalda mūsu tikumus, netikumus un arī saprot par to, par ko latvieši ir spējīgi jokot un par ko viņi noteikti nav spējīgi jokot. Un tātad viņš ir radījis filmu, kura ir savā veidā tāda situāciju komēdija, balstīta patiesībā uz dažādām klišejām. Un viņš ir spējis saicināt šajā filmā brīnišķīgu aktieru kompāniju. Un šī brīnišķīgā komēdija, kuras galvenais varonis un galvenais personāžs ir neviens cits kā Gundars Āboliņš, taksista lomā, sapulcējas Latvijā daudziem par laimi, daudziem par nelaimi tieši vasaras saulgriežu priekšvakarā. Tātad Jāņu priekšvakarā viņi visi ielido Rīgā, un šie te ārzemnieki atbraukuši Latvijā nesaprot to trakuma māniju, kāda pašlaik valda valstī šajā baltajā gada īsākajā naktī. Our favorite game was doctors and nurses. But tonight I want to play with you. Tonight is legal. Everything is allowed and legal. You want to tie me up? Tā tas viss notiek. Filmā, kuru jūs varat uztvert par Jāņu nakts joku, par kuru jūs varat apvainoties, kuru jūs varat neņemt nopietni, kuru jūs varat ņemt nopietni, un kuras laikā jūs vienkārši varat pavadīt vakaru kopā ar saviem draugiem. Vienkārši tāpat vien saprast par to, ka humors patiesībā glābs pasauli. Latelekom televīzijas jaunās filmas. Ja interesi par Latvijā veidotām vasarīgām lentēm pieaug, meklējiet Latelekom interaktīvās televīzijas piedāvājumā